Nu, tad man ir atkal liels prieks tikties šeit ar cilvēkiem, kurus arī mani tai skaitā viena mūsu patstāvīgā klausītāja un skatītāja nosauc par dīvānu ekspertiem, piedodiet čaļi. Labdien! Bet šie 3 čaļi, kas šobrīd ir kadrā, ir bijuši vienā panorāmas raidījumā. Tā bija, vai ne? Tā bija. Jo iepriekšējā reizē Jevgeņijs nebija, kad mēs skatījāmies, runājām par pirmsvēlēšanu procesiem. Viņš savā vietā deleģēja Krišāni, bet tagad Krišāns deleģējas Jevgeņiju atpakaļ. Tā kā ļoti liels prieks, ka beidzot mēs ar tevi esam arī vienā kadrā. Panorāmā mēs nebijām vienā. Tā kā, nu čaļi. Mēs iepriekšējā raidījumā te tā kā gribējām uzmest prognozītes par vēlēšanu iznākumiem. Mēs ar Krišāni uzmetām. Es neuzmetu. Bet kāds jums ir tās, redzot rezultātu iznākumus, kāds ir tas, sagaidījāt to, gaidīto, vai bija tā kā, apmēram bija domāts, kā varētu izvērsties tas? Domā par pēcgaršu, ja? To, jā, pašu rezultātu, to kāda likās. Jo mēs ar Krišānu uzmetot ar savas prognozes, reāli par to jaunatviešu un suverēno varu vispār. Mums tur mēs plānojam katrs pa vienai vietai, nebija tik daudz. Un ZZS-am mums bija pēc prognozēm bišķi vairāk nekā rezultātu. Pārējais vairāk vai mazāk līdzīgi. Es te bišķi vairāk mēģināju prognozēt tām atsevišķām partijām pa vienai vietai, bet Krišāns bija tuvāk rezultāts. Saka, mēs esam iekrituši tikai uz suverēno varu un zemniekiem, kur, ja principā zemniekiem pēc prognozēm Krišāņa tajā prognozē noņemt zemniekiem tik, cik viņiem pielikt suverēniem, tad Krišāns ir pilnīgi precīzi prognozējis. Ar viņu var iet uz totalizatoru, es domāju. Jā. Kā jums šīs te rezultāts pēc jūsu tam ieskatiem? Zini, kā ir, tā kā pagājušajā reizē es minēju, ka man ir cerības, ja? Un man pašreiz ir tādas sajūtas, ka man tās cerības pat pārsteidza, ja? Es nebiju tiešām cerējis, ka rezultāti būs tiešām tik jaudīgi. Es domāju, labi, tur uz zaļiem zemniekiem -1 vieta, ja? Tas jau būtu panākums, ja, teiksim. Bet šeit sanāca -3 vietas un nav Stroda vēl klāt, ja? Pie tā visa, manuprāt, rezultāts ir ļoti jaudīgs. Tas tāds riktīgs pārmaiņu rezultāts ir, un tas ir tāds arī signāls, ja? Ļoti spēcīgs, ja? Kad tām pārmaiņām visi ir gatavi un visi viņas grib. Kas attiecās uz tiem suverēnu varu un tiem jaunatviešiem, tad, lielam baigais pārsteigums nav. Jo vēsturiski pārsteigums nav, negaidīt. Vēsturiski ir, es vēl vakar paskatījos arī, ja, 17. gada vēlēšanas saskaņa 3 vietas. Jā. 21. gada vēlēšanas, tur 1 vieta Pagors. Tā, šogad ir jackpots, ja, vienai partijai, viņi savāca visas. Un cauri, ja tas nekas ārkārtējs nav, tā ir bijis, ja, un tā vienmēr ir, jo, teiksim, tās krievalodīgo balsis Jelgavā viņas ir, viņas bija un viņas būs. 2 vietas, 3 vietas, 1 vieta, tā viņš tur arī peld visu laiku, ja, un tas nav nekāds pārsteigums. Pārsteigums gan bišķi savādāk, mēs, teiksim, vērtējam personālijas, ja. Tad gan, ja mēs salīdzinām esošo mēru un Andreju Pagoru, ja mēs skatāmies tieši pēc tiem plusiņiem, ja, un tad Pagors ir vinnējis 1 vārtos. Vienkārši 1 vārtos. Jā. Ko tu domā? Es domāju tā, ka neviens necerēja uz tik būtisku aktivitātes kāpumu. Būtībā, ja mēs paskatāmies, plus 18%.
jau tagad var teikt vēsturiski lielāka aktivitāte. Jāsaka visiem, kas ir aizgājuši un nobalsojuši, milzīgs paldies, neatkarīgi par ko gāja balsot. Tas ir pilsonisks pienākums un tas ir jādara, un mēs to redzam plus 18%. Tālāk, ja mēs skatāmies šo aktivitāti, es nedaudz citādā veidā oponēšu Gatim. Ja mēs paskatāmies to vēsturisko, bija tās 3 balsis, teiksim, nosacīti Krievu valodīgo sabiedrības daļai. Tagad mums ir 3 balsis jaunlatviešiem, saucamajiem, un es tomēr Latviju pirmajā vietā nedaudz viņu arī attaicinātu uz šo sabiedrības daļu, jo arī pats Šlesers nemitīgi uzrunā Krievu valodā. Jā. Arī Latvija pirmajā vietā Jelgavā daļu savas aģitācijas, teiksim, uzrunāja Krievu valodā. Tā nu ir sagadījies, ka mums Jelgavā šī Latvija pirmajā vietā ir diezgan citāda nekā viņi ir Rīgā, jā, un tur, teiksim, kandidāti ir atklāti oponējuši Šleseram. Līdz ar to es, teiksim, negribētu viņus Jelgavas mērogā, teiksim, piedēvēt Krievu sabiedrības daļai, bet no otras puses tur aizgāja par viņiem nobalsot arī zināma Krievu sabiedrības daļa. Ja mēs paskatāmies uz EZS-u atsevišķi, jā, tad mīnus 200 balsis. Tikai 200. 3700 iepriekšējās vēlēšanās, 3400 šajās vēlēšanās. Bet pie pieauguša kvoruma, ja? Pie pieauguša vēlētāju apmeklējuma skaita, ja? Tas ir baigs būtiski. Ja? Jā, un ja mēs paskatāmies, cik viņi ir tērējuši resursus, pašvaldības resursus, naudas resursus, plakāti, ja? Visa šī ļoti spēcīgā kampaņa, nu es teiktu, ka viņi ir zaudējuši. Vienlaicīgi jāsaka, ka jau pirms vēlēšanām, runājot ar, teiksim, Mārtiņu Daģi, ja, mēs, teiksim, tā vienojāmies, ka būtībā ar šo ZZS vēlētāju mēs nevaram nekā viņu ietekmēt, jo tas ir pašvaldības resurss lielākoties, tie ir pietuvinātie uzņēmēji varbūt kaut kādā ziņā. Ja. Līdz ar to mēs viņus pārliecināt praktiski nevaram, viņiem ir kaut kāda ekonomiskā interese. Un tas arī parādīja šis rezultāts, ka mēs viņus ietekmēt ļoti minimāli varam. Ir jāstrādā pie aktivitātes. Jāpiesaista jaunas balsis, jauni cilvēki aiziet uz vēlēšanām un nobalsot. Protams, zināma daļa aizgāja no šiem jaunlatviešiem, bet, kā es arī izteicos sociālajos tīklos, es šo vairāk saistu ar to valodas jautājumu. Šajā posmā bija, teiksim tā, pārtraukta Krievu plūsmas turpināšana. Skolās, ja? Skolas, bērnu dārzi, ja, vairs netiek uzņemti tas tāds kā protests, un tas ir tas, ko parastais cilvēks dienā jūt, ja, kad skolēns vai absolvents vai kā viņu tagad jārunā latviski, skolotājiem to izglītības iestāžu ir jārunā latviski, viņiem tās ir grūtības katru dienu, vecākiem arī, teiksim, jādomā, kā viņu bērns apgūst to krievu valodu vai latviešu valodu, vai bērnu dārzā, vai skolā, ja, ka tās ir ikdienas saprotamas grūtības. Un viņš ir aizgājis pa viņām nobalsojis. Bet vienalga ir tā, ka ir jāskatās, teiksim, kopā tā bilde, ja, pie pieauguša vēlēšanas, pie pieaugušas vēlēšana aktivitātes, ja, tas atbalsts galvenajai partijai, valdošajai partijai, Jelgava, viņš reāli krīt. Jā. Viņš nav, ja viņš vēl būtu kaut cik arī ar pozitīvu tendenci, ja, pie kopējā fona, tad vēl būtu cits jautājums. Bet šobrīd
šobrīd jau otro gadu, ja, stabili krīt. Ja, un vai ir sasniegta vēl apakša, to mēs arī nezinām. Ja, cik tālu viņš kritīs, ja visdrīzāk vēl nav. Ja. Un tas tomēr arī par daudz ko liecina, ja, ka tas īstais atbalsts nemaz nav tik liels, kā viņš ir. Tad mēs pieskarāmies pie kampaņām, priekšvēlēšanu kampaņām. Jā, tas arī dīvaini, kad vadošā partija ar tik lielu resursu, cik mēs tagad dzirdam lielu finansiālu ieguldījumu. Es īsti nesaprotu, kur viņi ieguldījās. Tur nebija jau nekāda komunikācija. Varbūt es nezinu, pat teltīm staigāju. Komunikācija bija, komunikācija... Nebija nekad, es esmu vairākas tur pat rakstījis vēstules, pat ko, neviena atbilde, ne pa ko, ne no viena. Tev ir mērķētas jautājumi, mērķēti, nezinu, iesniegumi, jā, e-pasti, bet, teiksim, uz ielām, arī šīs te jaunās partijas atzīst, kad ļoti svarīgs bija komunikācija ar vēlētāju. Tev svarīgi ir to cilvēku uzrunāt uz ielas, atrast kopējo valodu, ar viņu izrunāt sāpīgos jautājumus, aktuālos, ja, pastāstīt savu redzējumu un savu sāpi. Ja, un neviens vien ir teicis, ka ir cilvēki pateikuši viņiem, ka ne, līdz šim viņš nav piedalījies vēlēšanās visu neatkarības laiku, ja, bet viņš plāno pēc šādas sarunas aiziet un novēlēt. Ja. Un tas ir ļoti svarīgi, tas ir apsveicami, ka jaunās partijas šo ir noķērušas un ir spējušas aktivizēt. Es arī biju piegājis pie Zaļo zemnieku telts un parunāju tur ar kandidātiem. Jā, stādu dienās biju. Es nenoķēru nevienu teltu. Ko jau tur baigi neparunājām, bet tādi jā. Nebija jau, ka brauc iekšā, tad vairs nav. Pāris solījumi pirmsvēlēšana, bet solīts makā nekrīt vai makā krīt. Jā, ja es ap to vēlēšanas kampaņu, labi, tās jaunās mazās partijas tur bija aktīvi kaut kāda, varbūt manā tur sociālo burbulī bija vairāk un tā, bet ZZS es nejūtu. Es arī ne, sociālajos tīklos nejūtu. Ka tur jokus rāda, tur picu kaut kur padala un kaut kas tāds. Tā kā, un arī tur viņi vajag uzsvēra vienā kaut kā, kur apkaimes vēl. Un es viņiem reāli uzdod jautājumus, kas tās apkaimēm, ko jūs tur nosaucat, es gribu satikties ar viņām. Atbildi nav uz komunikāciju. Ja tu ej uz vēlēšanām, ieliec kaut kādu postu vai vienalga ko, un ja tev uzdod jautājumu, tev ir jāatbild. Ja tu neatbildi, tad priekš kam tu vispār tur tērē tos resursus? Nē, pēc būtības jau jebkuram pašvaldības darbonim ir, uz vēlētāju jautājumu ir jāatbild, vai tas ir pirmsvēlēšana kampaņa, vai tas ir vēlāk, ja? Ir taču jāatbild, protams, ir taču jābūt skaidrībai, jābūt atklātībai kaut kādai un tā, nevar ignorēt un uzskatīt, kad, nekas, es varu tur neko nepateikt. Tas tāpat, ja. Un tāpat arī tas tirgus, ja, kur bija tā reklāma. Kas ir tā pa komunikāciju ar to džeku? Tas man likās vienkārši pazemojot. Tas ir, pagaidi, tas, man liekas, tu jau ierakstīji tur sociālos par to tēmu, par ko tad galu galā uzskata Jelgavniekus par to večuku, kurš tur padzersim tolītās un būs, tad tas, pagaidi, mēs kaut kādi alkāni esam vai kas ir, pabeidziet, Tas tāds, reāls tāds spogulis. Viņš arī maksā normāli. Viņš arī maksā, un tāds spogulis, par ko mūs īsti tura, tā esošā tā, kas saka, vara. Kad atnāk šitā, te parodēs kaut ko Jelgavniekus, un tad tur pats mērs kaut ko caur kaut kādiem, tādiem nevisai veiksmīgiem jokiem tur, mēģinās iestāstīt, ka viss ir lieliski, bet, vietā, kur ir salaista 9 gadus pilnīgā ķīselī, un vēl bišķi paņirgājās, lai... Jā, saņemiet. Es nezinu, kas viņus konsultēja šajā kampaņā, bet man liekas, tur bišķi ir aizšauts kaut kur garā. Tad diezgan bēdīgi. Kā jums ievēlēto deputātu sastāvs no partijām, ir kaut kādi pārsteigumi vai... Jo tomēr pierādās tā matemātiskā puse, kad pirmām vietām diezgan tāds bonusiņš ir, ja tu esi. Ir. Pārsteigumi gluži nav baigo.
tieši par deputātiem runājot. Visdrīzāk tā arī vajadzēja būt. Labi, jāpiemina. Tā kā zemniekiem tie, kas 3 ievēl, viņi 1, 2, 3 bija rindā, vai tur kaut kā pārlēs? Viņi bija rindā. Viņi rindā bija, jā. Viņi bija rindā, vienīgais, kad pašam Rāviņam krīt plusiņu skaits ļoti strauji un palielinās mīnusiņu skaits. Jā, tas ir ļoti izteikti. Nevelti, teiksim, pašā finālā es arī kaut kur ierakstīju sociālajos tīklos, kad ZZS, jāsaka godīgi, lielākā kļūda šajās vēlēšanās ir Andri nominēt 1. vietā. Jā. Un nebija tā, kad partijā nebūtu šo te līderu citu, jā, nebūtu jauno līderu. Tas bija tāds autoritatīvs gājiens. Es nezinu, uz ko viņi spēlēja šādi izdarot. Bet būtībā mana pārliecība ir tāda, ja Andris nebūtu sarakstā, vai kā mēra kandidāts, viņi būtu. Būtu lielāks. Arī tas ir arī pēc vēlēšanu procesā, kur skaidri pēc cipariem, pēc būtības ir skaidri redzams, ka tev krītās, bet ekonomikas ministram jāieraksta vinēja. Jā. Rāviņš saka, es tagad attīstības dēļ atsakos no mēra amata, kur jau tu sen jau vairs tur pat nevari pretendēt uz viņu. Tad, tev piekrīt, ka ja būtu kaut kā pragmatiskāk piegājuši šim jautājumam, ne tik tieši, tad varbūt būtu bijis cits rezultāts. Man atkal ir tāda teorija, tā ir gan mana, ka tas vairāk saistīts arī ar to visu kopējo bildi par to ilgo valdīšanu, par to vienu lielo priekšnieku un tā, kad man kaut kā liekas, ka Rāviņa kungs gribēja aiziet kā uzvarētājs. Es nezinu, cik procentus tur varētu dot, bet man kaut kā ir aizdomas tādas, ka tā viņa paša doma iespējams varēja būt tāda, ka viņš gribēja būt uzvarētājs, viņa tās vēlēšanas, un tad paiet malā. Tas tāds arī, ierakstīt. Uzvarētājs viņš varētu būt, kā Jevgeņis teica, pirms vēlēšanām paiet malā, palabot, tad būtu. Tas ir tā, jā, bet viņš acīm īsti nesaprata šo momentu, un beigās nāca vēl sliktāk, jā. Uzvarētājs nesanāca šajā brīdī, jā. Pagors pat apsteidza, jā, tā kā. Bet kas ir tāds absolūtais favorīts, teiksim, uz to kritumu? Man liekas, ka tomēr atgriežamies atkal, tas ir tas Strots. Jo Strots bija 1. vietā, ja, sarakstā. Ja arī, teiksim, skatāmies uz Nacionālās apvienības kampaņu, tad principā tā arī bija tāda, viena cilvēka solo partija, ja. Bija video formātā bija vai nu pats Strots kā bilde, vai cits kandidāts, bet ar Stroda balsi, ja, visu laiku viņš bija klāt, ja, tur tajā te visā. Tā bija tad viena cilvēka solo partija, un, viņa beidzās diezgan, kā saka, traģiski arī, ja, ar kritienu no 1. vietas uz 3. un, principā, tur Nacionālās apvienības vēlētājs arī, jāpiezīmē, ka tas Strots savās kampaņās, nesolīja nekādas tur, baigās tur tās pārmaiņas un pret ZZS. Viņi tā kā nebija pret ZZS, attiecībā kā pārējās tās pārmaiņu koalīcijas partijas, ko bija deklarējušas. Ja. Bet šeit nospēlēja Nacionālās apvienības vēlētājs, ja, jo Nacionālās apvienības vēlētājs pateica pret ZZS. Pret šito te ilglaicīgo ir kaut kas jāmainās. Ja? Un tas ir liels signāls, tā Stroda nokrišana no 1. vietas uz 3. Ja? Tas arī ir tas, ko Nacionālās apvienības vēlētājs gribēja pateikt, ka mums šito pietiek. Ja? Mums vajag kaut ko jaunu. Tā. Šeit es gribētu vēl kopsakarā ar šo parādību arī Stroda, kad Strods būtībā tieši tas pats, kas ar ZZS-u. Jau pirms tam bija skaidrs, ka Strots vairs nevelk, un kad iekšējā partijā iekšēji veidojas 2 nometnes, un ir jāliek galdā jauni pretendenti, jauni politiķi, jaunas sejas un tā tālāk, un es domāju, ka arī Nacionālā apvienība zaudēja kaut kādu procentiņu balsu daļ tā, kad gan dēļ kampaņas, gan dēļ Stroda kā personības. Bet, ko es vēlos uzsvērt, ir šīs te, ja jūs pamanījāt,
vēlēšanu naktī bija tāda parādība, ka par visām pašvaldībām bija tie exit pool ar rezultātiem, bet pa Jelgavu nebija. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka nav atbildes, cilvēki neatbildēja uz aptauju pie vēlēšanu iecirkņiem. Tas nozīmē, ka cilvēki kautrējās, kaunējās, negribēja atklāt savu izvēli. Ventspili arī negribēja. Jā, un te es ar Ventspili, kad gan ZZS šis te rāviņa efekta, kritums rāviņam pašam, jā, gan arī šis te pēkšņais izrāviens jaunlatviešiem, tas parādīja to, ka būtībā šie jaunpienācēji iespējams pat negribēja atklāt savu izvēli. Šis lielais atbalsts suverēnai varai, viņš nav atklāts. Cilvēki baidās. Un šeit es gribu pateikt, ka mums Jelgavā ir jāsacina ir ļoti slikta demokrātija. Viņa ir nolaista līdz, tur, kur viņi vien var nolaist. Jā. Cilvēki baidās izteikt savu bailes, jā. Savu viedokli, it sevišķi, ja viņš ir pretējs. Man cilvēki vēl aizvien zvana un saka, ka vai tu nebaidies par savu dzīvību. Vaiprāts. Un tas ir tās, kas parāda, ka nebaidies? Es nebaidos, jo tā neteiktu, bet tomēr mūsdienu valstī 25. gadā tas ir kaut kas prātam neaptverami, ka cilvēki tiešām uzdod šādus jautājumus vai par viedokli, vai par pretēju viedokli, kurš man nekad nav bijis kaut kāds uzbrukošs, man nekad nav bijis kaut kāds rupšs vai aizskarošs persona. Ja. Es diezgan ļoti neitrāli, ja, un man pat jautā, man pat jautā, vai tiešām tu nebaidies. Ja. Un ja mēs redzam, piemēram, sociālos tīklos, to, ko, pieņemsim, es arī viedokli izteicu, ja, bija tikai politiski aktīvu cilvēku podziņas, jā, bet tajā pat laikā privāti cilvēki raksta. Cilvēki raksta, saka, paldies, ko tu dari, es to lasu, dari to tālāk, cilvēki to lasa, viņi vienkārši negrib atklāt to, kad viņi to lasa, viņus ietekmē, viņiem tas patīk, ko tu raksti. Ja? Viņi ir ar tevi uz viena viļņa. Un tas parāda, cik ļoti daudz darba jaunajai koalīcijai ir tieši šo demokrātiskumu, lai cilvēki Jelgavā saprot, ka viņus grib uzklausīt, ka viņus grib redzēt pastāvošā vara Jelgavā, kad viņu viedoklis ir svarīgs un kad šī Jelgavas saimniecība, es gribu teikt, ja, ka viņi ir jāveido visiem kopā. Bet īstenībā, tās bailes, tas skaidrs, bet ja tā padomā, no kā tad mēs baidamies, sabiedrība, no kā tad mēs baidamies? Ja? Mēs baidamies no kaut kādas vēlētas amatpersonas, ja? Un viņa komandas, kuru paši tā kā ievēl, kura principā, neko jau baigo nedara, bet pārdala mūsu visu pašu samaksātos nodokļus un to budžetu, ja? Kā tur baidīties? Kā tas vispār radies ir, ja, tas baiļu faktors, bet viņš ir. No kā viņš ir radies, kāpēc viņš tāds ir, tas arī tāds interesants jautājums. Viedokļu izteikšana, man arī ir viedoklis par dažādām tēmām, bet līdz brīdim, kad mēs tiekamies kaut kādā normālā diskusijā, manu viedokli arī var mainīt. Ja pierāda kaut kādu, tur es varbūt, ja es saprotu, kad es esmu kļūdījies, es varu mainīt, bet līdz šim, ja nav diskusija, pa ko man baidīties? Es domāju tā, kā es domāju. Jā, tieši tā. Tā kā es nezinu. Tur tas cilvēkiem tas arī jāsaprot. Tur baidīties nevajag īstenībā. Klau, vēl tāds jautājums ir līdz 1. jūlijam, ja, būs pirmā tā sēde. Ir paredzēts kaut kāds kritiskie punkti. Es jau kāds rakstīju sociālos tīklos, kamēr nav lēmums. Es ļoti piesardzīgi, jo iepriekšējo laiku visādi bijuši notikumi, kuri vienas nakts laikā viss kaut kas var mainīties. Labi, šoreiz varbūt
ir baigais risks kaut ko nomainīt vienas nakts laikā priekš citiem, bet kāds liekas, kaut kas ir iespējams mainīties, un vai tas šī brīža zināmais jomu sadalījums ir ok, vai kaut kas? Izslēgt varbūt, ka nevar, jā, kaut kas varbūt varētu pamainīties, bet es domāju, ka tam ir ļoti, ļoti maza varbūtība, jā, jo kritiski bija tā pagājušā nedēļa, jā, mēs visi redzējām, ka, labi, mēs nezinām tur aizkulisku spēles, ja, kas notikās, mēs tās neredzam, bet tā publikā, mēs jutām, ka, kombinējās visu nedēļu, kaut kas briest, kaut kas tūlīt būs tāds, ka mēs tur visi nogāzīsimies, ja? Un nebija. Un nekas nenotika, izmeta beigās vēl ārā, kad Rīta Vecstrāt. Pārkombinējās, ja? Un riktīgi pa vēlu novilka laiku, un Šāvienam bija jābūt pirmajā nedēļā, un viņš nebija, un līdz ar to izputa gaisu, ja? Tā varētu teikt, bet, protams, gaidām to 1. jūliju, varbūt kaut kas notiks, bet varbūt arī nenotiks, bet īstenībā tam nekam tādam nevajadzētu notikt, tāpēc, ka gandrīz 80% sabiedrība deva mandātu pārmaiņām, tā kā, iet tagad pret straumi ir ļoti, ļoti, ļoti politiski bīstami, Labi, par dzīvību tu nebaidies pa izmaiņām pēc pirmā? Par izmaiņām es teiktu, ka nē, šī te izveidotā, teiksim, tā viņu nosaucam pa koalīciju, viņi ir diezgan stabila. Es teiktu, ka izšķiroši arī Nacionālās apvienības viedoklis tikušo deputātu. Ja? Es ļoti, ļoti gribu uzteikt viņu mugurkaulu un teiksim tā, arī jaunpienākušā deputāta stingro nostāju, ka nē, es būšu deputāts, es aizstāvēšu savu vēlētāju viedokli. Jā. Un tas noteikti nāks par labu nākotnē Nacionālās apvienības vēlētājiem, jo, teiksim, atklāti Nacionālā apvienība bija un noteikti arī būs viens no, teiksim, spēkiem, ar kuru ir jārēķinās gan pašvaldības, gan nacionālajās vēlēšanās. Jā. Tik daudz sadrumstalota tā koalīcija, vai viņi spēs noturēt to? Man liekas, tieši spēcīgi viņi pašreiz, jo tāpēc, kad nav neviena tad izteikta ar lielāko balsu skaitu, kas tur tagad kaut ko varētu diktēt, kaut ko tur izrādīt, kaut kādas ambīcijas, darīsim tagad šitā un tā, jo man ir vairāk balsu. Ja? Man liekas, ka tieši priekš pārmaiņu koalīcijas šāds sadalījums ir vienkārši perfekts, jo viņi visi plus mīnus ir vienādi. Tas nozīmē, ka viņiem būs daudz vieglāk vienoties par kaut kādiem konkrētiem jautājumiem. Ja? Pie tam jāņem vērā tas, ka jau pēc pirmsvēlēšanu kampaņas laikā jau kļūst skaidrs, ka vairumam no tām partijām viņiem principā ir tas jau kopējas tās visas, tās intereses, tās visas virzieni, ko viņi grib darīt, ko viņi grib veidot, ko viņi grib panākt. Ja? Tā kā, manuprāt, šīs modelis ir uberspēcīgs. Ja? Šī brīdī, šajos apstākļos Jelgavā tas varētu būt labākais, kas ir noticis. Ja? Labākais, man tā liekas. Ja? Tā kā tā, jā. Ko es gribētu varbūt akcentēt, kad, ja mēs paskatāmies to pašu ZZS sarakstu, tur 80% ir struktūras darbinieki, vai no pašvaldības iestāžu darbinieki, tur izglītības iestāžu un tā tālāk, un arī uzņēmēji, tā, kā saka, vietēji. Ievēlētie deputāti, praktiski visi ir neatkarīgi no varas, no esošās, teiksim tā, no pašvaldības struktūrām cilvēki. Viņi katrs profesionāls savā jomā, viņiem būtībā nav ko dalīt. Viņi pieļauj, ka tas arī deputāta alga viņiem nav tā, daļ kuras viņi tagad kristu kaunā, vai riskētu ar savu profesionālo, teiksim, ētiku, darbību, un tā tālāk. Viņiem šīs te profesionālas jomas ir ļoti svarīgas katram, un tāpēc arī nav tas dalījums.
nav tas dalījums, nav tā sākotnējā amatu dalīšana tik ļoti izteikta, kā tas ir bijis citreiz. Jā, mēs vienojamies par mēru, mēs vienojamies par mēra vietniekiem un viss. Un tālāk mēs ejam uz strādāt. Ja? Tālāk, kuram būs kādas zināšanas kādā jomā, tad mēs jau varam skatīties. Ja? Ir komisijas. Tas ir baigi svarīgs moments īstenībā. Ir darbs komisijās, kur var iesaistīties visi deputāti ar savām domām, ar zināšanām, un tur nekas nav jādala, nekādi amati. Man liekas, tas ir apbrīnojami demokrātiski. Šī koalīcija šobrīd ir. Plus vēl šīs Latvija pirmajā vietā viena balss, kas nākusi klāt kā 9. Es teiktu, tā nostiprina. Bet, ko es vēlās uzsvērt, var just, kad nav plānots veidot tādu varas vertikāli, kā tas ir bijis līdz šim. Ka opozīcija ir opozīcija. Tā ir viena pirmkārt saimniecība. Mums vairs nav ko dalīt patiesībā suverēnai varai. Es nezinu, ko viņi tur solīja, jo līdz šim tas nacionālais jautājums pašvaldībās skāra tikai un vienīgi vienu jomu, izglītības jomu. Šo Krievu latviešu plūsmu izglītības iestādēs Rīga finansēja vēsturiski vairāk Krievu plūsmu, citas pašvaldības latviešu plūsmas, tur vēl kaut ko var pārdalīt, sadalīt. Šobrīd tas ir likvidēts, šobrīd nacionālā līmenī nav ko dalīt vispār. Un tas LPV cilvēks, manuprāt, arī nav nemaz tik slikti, ka tāds ticis, jo tas patiesībā ir vietējais Jelgavnieks, uzņēmējs, kur vēl labāk, mums uzņēmējs tiek iekšā pašvaldībā. Īsti es neesmu dzirdējis, ka viņš būtu saistīts ar kaut kādiem. Labi, pa Jelgavu, tad es domāju, sekosim līdzi, skatīsimies kā un ko un kas, bet vēl tāds būtisks jautājums jums kā ekspertiem no manas puses ir, es neesmu sekojis līdzi, kas notiek novadā. Kas notiek novadā, jo varbūt kaut kādā tuvākā pārskatāmā nākotnē, varbūt arī novads ar Jelgavu varētu apvienoties. Bet kas notika, kas ir kāds rezultāts Jelgavā, tajā novadā? Novadā mums ir bez nekādiem baigi lieliem pārsteigumiem. Ir uzvarējusi atkal iepriekšējā valdošā partija un tās cilvēki. Bet tur bija... Tas ir ZZS, ZZS, jā. Tur bija kampaņa vairāk solīšanā. Bija partija flanks, teiksim, ZZS, un vēl tur pāris, kas solīja visu, ko vien vajadzēja. Ko vien vēlētājs gribēja, un kas vēlētājiem patika, un kas bija tīkams ausīm. Un bija atkal partija flanks, kas atkal piesardzīgi uz to skatījās, jo pagājušā gada jau decembrī bija iznāca ziņojums par to, ka šī gada augustā Jelgavas novada pašvaldība sagaida tekošā konta deficīts. Atcerieties tādu terminu no Dišķibeles laikiem, tad Valdis Dombrovskis bija tekošā konta deficīts, budžeta konsolidācija. Piķeta nav. Jā, jo tur tagad briest kaut kāds iztrūkums ap 1,5 līdz 2 miljonu eiro, un tad sanāk, ka no tā augusta mēneša, sākot 1. augustu, pašvaldībai sākas tā saucamais sekvestrs, kad pašvaldība nespēja pildīt savas saistības vairāk, nespēja izmaksāt algas, nespēja norēķināties par dažādiem pakalpojumiem. Ir kredīts valsts kasē, Kredīts valsts kasē, bet viņš arī ir jādabūj. Lai dabūtu kredītu valsts kasē, jāveic ir budžeta konsolidācija. Arī tāds termins bija. Un, lai veiktu budžeta konsolidāciju, ir jāsamazina izmaksas, jāpārskata visi tēriņi un varbūt ir arī štati kaut kur jāpamazina. Jo tur arī par šiem gadiem 20 un vairāk arī ir diezgan labi uzaudzis viss. Tur ir, es vienu pasākumu organizēju, man 9 komisijā, 9 cilvēki lēma vai drīkst privātā teritorijā pasākumu taisīt. Lūk, un tā tur tas viss tagad notiek. Un tur jau tā sāpe ir tāda, ka, labi, tas 1. augusts tie 2 miljoni, bet pēc 1. augusta ir 1. septembris, un tur ir progresija, un tad jau 1. septembrī, ja nekas netiek mainīts, tad ir jau, piemēram, tur 3,
1. oktobrī 4. Ja? Nu, tā, tur mēs ejam uz priekšu. Rēzekni vai nevar aizspiest to? un šeit ir tas, ļoti līdzība ar Rēzekni, cik ļoti, teiksim, interesants šīs te novada notikumi, jo patiesībā, kā mēs redzējām Rēzeknē, Finanšu ministrija nav tā, ka viņi, jūs tur kaut ko uzrakstat, mēs tur tādus štatiņus samazinājām, to mēs tur nedarīsim, un ar to pietiek. Viņiem diezgan būtiski jāmazina viss, lai Finanšu ministriju tiešām pārliecinātu, ka tam būs ilgtermiņa sekas, ka viņi neiedos tagad kredītu uz kaut kādiem formāliem solījumiem. Viņš arī tiks apēsts. Un viņš arī tiks apēsts jau tuvākajos mēnešos, ka tam jābūt ļoti ilgtermiņa plānam, tam jābūt arī plānam, attīstības plānam. Pretī, labi, mēs jums iedodam, 1 gadam naudu, aizdevumu, glābsim jūs, bet pēc gada atkal jūs būsiet turpat, tam jābūt ļoti ilgtermiņa plānam, un ja šāds plāns netiek pietiekoši labi izstrādāts un nepārliecina šos finanšu ministrijas ierēģņus, kas tad notiek, tad īstenībā ievēlētiem deputātiem pilnīgi jēga zūd, jo tiek iecelta administrācija, un tur griezīs visu. Tur visu neskatoties, tur ir vienalga, tas vai tas, vajag mums daļu kolektīvu, vajag mums to kolektīvu, nevajag. Tur tikai sauca cipari, tajā brīdī ir vai nav. Tas ir viens, bet otrs moments, kas arī man pat bišķi biedē, šitas man bišķi biedē, tas, ka tā uzvarētāja partija ZZS, kas ir novadā, viņiem tika prezentēts, tās nākotnes problēmas iespējamība, bet tagad ir pagājis jau principā ir pusgads ir pagājis, un vispār nekas netika darīts, lai sagatavotos šim 1. augustam. Tur bija pat savu šefu nevar ievēlēt. Nē. Tur principā notika visu laiku kampaņa priekšvēlēšana, un šis te moments, viņš tika nemitīgi noliegts, ka tā nemaz nav. Tā nemaz nav. Tagad ir ievēlēt iekšā, tagad viņš ir, Ko darīsim? Labi, novads, lai tiek galā ar problēmām, tad varbūt pilsētā jāseko līdzi, jāpalīdz laukiem ir kaut kā, Tur pievienot. Ir paredzēts, tur kaut kāda likumdošanā paredzēta apvienošanās, vai tas ir atcelts? Vai tur ar to teritoriālo reformu? Pašlaik tas ir atcelts. Valstspilsēta paliek neatkarīga un novads paliek neatkarīgs. Redziet, arī jāsasien kopā, kāpēc vispār tika skatīts variants, ka jāapvienojas. Tāpēc, kad Jelgava, kad tika nodoti groži, kad Rāviņš nāca pie varas, viņu bija tā izlīdzināšanas fonda donors, maksāja iekšā, jo attīstība bija, uz visu Latviju, virs vidējā, un mums bija jādod nauda citiem. Šobrīd mēs esam vieni no lielākajiem, vai otrie, vai trešie lielākie saņēmēji. Līdz ar tā attīstība ir nokritusies tik zemu, ka mums pašiem vajag to naudu, mēs vairs nespējam citiem iedot. Un līdz ar to tā apvienošana, tā neapvienošana, viņa zināmā mērā ir tāda mākslīga. Un tagad, zināmā mērā arī jaunajai koalīcijai ir jāpierāda, ka šī neapvienošana ir tā vērta, ka mēs spējam būt Jelgava attīstīt pilsēta, mēs iespējams maksāsim nākotnē atkal iekšā, nevis saņemsim, bet mūsu attīstības līmenis būs augsts. Jo novadā jau, cik es saprotu, laikam tie lielākie ieņēmumi nāk tieši no ozolniekiem, kas arī ir sava veida tā kā pilsēta. Ozīšu uztur visu novadu. Principā tā sanāk, jo tajos laukos tā iemaksa kopējā katlā ir mazāka, bet savukārt tie tēriņi, viņi izšķīst pa visiem. Tas tāds varētu būt bišķiņ trīšanās starp laukiem savā starpā arī, pa šito te lietu, jo teiksim, tās ielas, ceļus un apgaismojumu vēl kaut ko grib visi, bet, Visi grib asfaltu līdz vārtiem. Visi grib līdz vārtiem, visi grib. Ne tikai deputāti. Ko, čaļi, es saku baigi lielu paldies par šo divānu ekspertu sarunu. Es domāju, ka mēs vēl tiksimies šādā sastāvā, pagaidīsim, kas notiek.
tur, lai mēs tā regulāri varam no malas paskatīties un pāanalizēt, kā tas notiek. Ļoti interesants, starp citu, daudz lietas, ko pat es nebiju aizdomājis. Nebija. un manuprāt, ļoti vērtīgi salikt kopā 3 viedokļus un ar tiem padalīties. Paldies! 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 Visu labu!